Tagad laižam pie Medzes kolektīva ciemos. Iebūvēts lielais sensors. Arī redz no sendienām saglabājam. Sveiks, Andi! Sveiks, Andi! Medzes kolektīva vadītājs. Esam ciemos atbraukuši, lai prezentētu jaunākās termālās ierīces, parādīt vīriem, kas jauns, kas kam ir piemērotāks. Jā, esam tepat netālu no Liepājas, Medzes pagasts. Pastāst, Andi, mazliet īsumā par savu kolektīvu, kurā gadā dibināts, kā jums te iet un platības, kā jau večiem viss tas interesē. Cik tā atņājās pa internetiem, visiem pārējiem, bet klubs, Medzes klubs kopā ar Saraiķiem dibināts bija 25. gada, 1925. gada 15. septembrī. Baigi sen. Nākošais gadu būs 100 gadi. Tā viņš laika bijis pa Medzes. Nezinu tos juku laiks, kad bija karš un pēckars, tur kaut ko izzūda kaut kas. Bet cik es tādu nostāstiem, visu laiku medējuši. Tās saknes ir diezgan nopietnas sanāk. Tādi ir pirmie dati atrasti. Jā. Kad ir Medzes mednieki. Tad bija 26 aktīvi mednieki tad bijuši. Šobrīd mēs esam 36 aktīvi šajā klubā. Vidē normāls skaits tāds. Jā. Mums ir šeit apkārt ir 4000 pāri hektāri un otrs iecirknis, kur ir gandrīz 1000 bez pāri hektāri. Katrā ziņā ir ko darīt. Jā, 2 iecirkni. Vīri aktīvi? Kā visur. Kāds aktīvāks, kāds ne? Jā, kāds aktīvāks, kāds ne, bet pārsvarā vīri ir aktīvi. Skatos smuku mednieku māju. Jā, to te. Skatījos iekšā, starp citu, ļoti daudz smukas fotogrāfijas no seniem laikiem, tā kā noteikti apskatīsimies arī tās tuvāk. Mums kādreiz kluba vadītājs bija tāds entuziasts fotogrāfs. Viņš arī daudz iemūžinājis visas medības, kas bija kādreiz. Un tā te prātīgi mēs medījāmies. Ko, iesim, pastīsimies. Cik es sapratu, vakarā arī medības. Tā doma ir, jā. Kaut ko varbūt ietestēsim, pastīsimies, kas ko rāda, kas un kā. 2 gadu, 3 gadu kaut kā jumta norāda vētra. Aha. Es skatos, ka svaigs pāris, svaigs jumts uzlikts. Reku āķis, kur uzrauj augšā. Un šitas ar tāds, skatos, nav šī gadsimta, ne, vērts. Tas ir tāds arī redz no sendienām saglabāja. Tā kā ēdnīcā, ne? Te pat uztais visu un te pa lodziņu padu ārā. Te ir tā foršā vieta, kur viss notiek, centrālā telpa. Skatos, vienkārši fantastiskas bildes pie sienām. Kā jūs teicāt, kad kluba pirmsākumos ir bijis cilvēks, kas fotografēs to visu. Pateicoties viņam, tas viss ir saglabājies. Jā, viņš bija tāds entuziasts fotografēs. Es pat skatos, te vīri pat tāda kā daļai armijas mundierīgi gandrīz vai ne? Tā laikā ir tāda apģērba. Tā arī bija, jā. Tagad jau mēs te pie kamuflāžām pieraduši. Tas bija parasti tās Krievu. Te arī varētu būt padomu laika, ne? Kur viss ar būstobra. 70, 80 stobriem, kur toreiz bija valstī jānodod. Lielākā daļa. Lielākā daļa, jā. Un skatos arī diezgan daudz trofejas pie sienām. Varbūt pastāsti. Parasti jau mednieks tās trofejas paņem savu līdzi uz mājām. Gan jau te kaut kāds stāsts ir apakšā. Jā, pārsvarā tas briežu trofejas ir tādas strīdīgie. Jā. Teiksim, kur ir vairāk šauši pa vienu un nevar noteikt, kur tā ir. Tad, ja nevar noteikt, tad atstājam mednieku mājā. Vilku galskaus diezgan tāds. Vai tik nav medaļnieks, ne? To mums viens palielas mednieks viegls vilks, viņam viņš atnes tādu visu cieņu, jā. Super. Kādreiz viņš atdeva mums vilku. Kurš tas ir? 82. gadā medīts. Lūsis, jā. Šī tādu ādu mednieku mājā reti, kad redz pie sienas. Īstenībā. Jā, lūšu medības Latvijā ir aizliegtas, tā kā nostalģija. Un tās medaļas arī sportojot. Kaut kur, jūs sportojat arī, tā kā piedalāties sporta sacensībās un kaut kas tāds. Jā, tātad esam ciemos atbraukuši pie mednieku kolektīva Medze. Tepat netālu Liepāja un esam savākušies nelielā bariņā mednieku mājā, lai apskatītu jaunumus, ko piedāvā Termtek, respektīvi termālās ierīces, tēmēkļi, uzlikas un monokulāri. Katrs mednieks, aizvien biežāk
iespējams, ka aizdomājas tieši par termālām ierīcēm, un kas kuram jau tuvāk sanāk, ja, par ko viņš varbūt sapņo vai grib uzzināt. Tāpēc esam šeit, lai to pastāstītu un mazliet vairāk uzzināt par to visu. Tātad varbūt sāksim ar tēmēkļiem, ko mēs šeit redzam. Šeit ir atsevišķi, jūs pamanījāt, visi tādi kompakti, teiksim tā, maz gabarīti izmēra tēmēkļi. Tā ir tātad Thermtech vidāra sērija, kas ir ļoti kompakta. Paņemsim šeit 335 L. Tātad L nozīmē tālmērs, tātad šitam tēmēklim ir iebūvēts tālmērs. Mednieki, kad bieži nāk uz veikalu, viņiem uzreiz viņi prasa, man teiksim tēmēkli, priekš mani ieroči. Un tad es viņiem prasu, kāds ir tas ierocis, kāda ir tā bāze, teiksim, pats stiprinājums, uz kā stiprināsies tēmēklis. Un tad mednieks aizdomājās, vai viņam vajag šādu te kompaktu, kas iet pat taisno uz vīveres sliedes, vai viņam vajag tēmēkli, kas ir kā tubas veids, un viņš var ielikt viņus riņķos. Tātad ir medniekam ir ieroči, kur var tikai ielikt riņķos, jo viņš negrib neko pārbūvēt, neko pārtaisīt. Tad, teiksim, Aras sērija, šai gadījumā 360 L, arī ar lāzeru tālmēru iebūvēt. Tātad tas ir kā variants. Kurš ir labāks? Tur medniekiem domas dalās. Vieniem patīk kompakti, vieniem patīk šīs te slaidās tubas. Teiksim, te arī interesants ir variants, ar lielo sensoru 640, to Aras 635. Tātad, ko tas nozīmē? Kad iebūvēts lielais sensors, un šai gadījumā 3,5 mm izaļošā lēca. Pēc visiem gostiem, pēc visa ņemot, teiksim, jo termālā ierīce tā lēca lielāka, jo viņi ir vērtīgāki. Lielām lēcām arī starta palielinājums ir lielāks uzreiz. Tā kā tas ir forši tādiem lieliem attālumiem monitorēt. Turpretī, ja mēs skatāmies monokļus, princips viss tas pats. Tātad visu izsaka lēcas diametrs un iekšējais sensors. Sensoriem ir divas pakāpes. Tātad tas var būt gan tēmēkļiem, gan monokulāriem. Ir 384. sensors. Tas ir, teiksim, tāds izplatītāks, jo viņš ir arī ciparā pieejamāks. Teiksim, vidēji šāds te aparāts, teiksim, šeit ir 335, tas nozīmē 35. lēca ar vidējās klases sensoru. Tas ir stabils kilometrs, ko viņš uztver, teiksim, detektēt momentā, jebkuru dzīvību, kas ir silts, momentā būs ekrānā redzams. Tad ir tieši tāds pats, varbūt arī pēc izskatā viss tas pats, bet viņš jau būs ar lielo sensoru, teiksim, 635. Diametrs viss tas pats, bet lielais sensors, tātad attēls ir detalizētāks, viņš ir smalkāks, viņš ir ļoti forši lielais sensors strādā uz, teiksim, skatāmies uz kaut kādu objektu, uz zvēru, viņš ir krūmos. Un, teiksim, visi tie smalkie zariņi, visi ir daudz detalizētāk. Arī var paredzēt jau lodes trajektoriju, cik dziļi tas zvērs ir krūmos vai cik viņš ir ārā. Tieši tas pats ir monokļiem. Ļoti svarīga tēma medniekiem ir briežu buļļu ragus izpētīt, pastīties. Tur arī medniekiem tās domas dalās, citiem ir limits jāatmedī, citiem ir tas, bet tomēr jau tā tēma ir ļoti populāri izplatīta, kā saka, redzēt, cik ir tie žuburi. Teiksim, 640. sensorā, no manas pašas prakses, briežu buļļu ragus var saskatīt stabilus, sākot ar 100 metriem. Tas ir praktiski gan jebkuros laikapstākļos. Bet mēs nerunājam šeit par 500 metriem un par kilometru. Tas varbūt tagad var redzēt pat 500 metriem buļļu ragus, par cik viņi aug. Tagad ir iekšā asinsrites, to jau mēs visi zinām, kad pļavā iziet, tad tur ir tādi baigie, kā saka, tie ragi silti, karstas asins ir iekšā. Tas ir momentā redzams. Bet sākās kā saka, tā lielā vajadzība uz septembri, kad tas rags paliek par reāli ragu un viņš atdziest. Tad jau lielais sensors, viņš to detalizētības pakāpi parāda daudz smalkāk. Vairāk par pašu Thermtech. Thermtech ir viens no līderiem pasaulē, kas ražo termālās ierīces. Tas ir fakts. 3 gadu garantija visām ierīcēm. Ja mēs skatāmies citus ražotājus, tad reāli uz vienas rokas pirkstiem var skaitīt, kurš ražotājs var iedot 3 gadu garantiju. Tas ir daudz īstenībā. Un arī cenu kategorijas
tēmēkļiem, monokulāriem uzlikām ir, teiksim, ļoti sabalansēti, kad tātad mēs iegūstam ļoti augstas klases ierīces par ļoti samērīgi saprātīgu cenu. Šeit ir man dienas optika. Šai gadījumā klasika 56. trubiņa, 56 mm izējošā lēca, 2,5 uz 15, 56. Tas ir klasiskais izmērs dienas optikai. Varbūt ne tik daudz par pašu optiku, bet bieži vien mednieks sapņo uz savu ieroču uzmontēt uzliku dēļ tā, ka viņš nevar noņemt savu dienas optiku. Tie stāsti ir visādi. Cilvēks ir mantojis karabīnu, cilvēks ir jau uzlicis stacionāros riņķus, viņš ir piešāvis, viņš negrib nekādas vīveres likt, nekādas tur baigos ātros riņķus taisīt. Tad viņam ir variants, ka viņš var uzlikt termālo uzliku. Šajā gadījumā šitā ir jaunā Hunt sērija ar lielo sensoru, 650. lēca. Tas ir klasika lielajam sensoram. Un šeit ir tāds speciāls gredzens, kas ir uz vītnes. Te viņš skrūvējās, hops, un vienkārši maucam virsū. Un šeit ir tāda svira, aiztaisam ciet, viss. Un šajā brīdī, kad mēs slēdzam iekšā, mēs redzam termālo attēlu. Tātad Hunt sērijas ir ļoti vieglas, viņas ir līdz 400 gramiem svara. Ja skatās, teiksim, atkal citus ražotājus, citus piedāvājumus, tad tas svars bieži vien ir lielāks. Tā kā tas ir arī baigais plus. Tiem, kam interesē uzlikas, tad šis ir veids. Ir arī Rusanam. Šis ir Rusana ražojuma gredzens, ir arī ar ātro montējumu. Tur tāds maziņš pagrieziens, un tu vari uzreiz viņu, kā saka, ātri uzmontēt. Pie mīnusiem, ja var pieskaitīt, kad, ja šeit tēmēkli mēs piešaujam un viņš iet, tad šeit ir tieši tas pats jāizdara. Tātad dienas optikas krusts ir jāsalāgo ar termālās uzlikas krustu. Tas notiek vienu reizi, kārtīgi šautavē, kā kuram 3, 4, 5 šāvieni, un krusti ir salāgoti. Bet tad, kad ņemam nost, tad ir viens nosacījums, ka tai uzlikai jābūt tieši tāpat, kā viņa ir uzlikta. Šeit ir salīdzinājumā, teiksim, vienkārši tas gredzens, tas stiprinājums, bet ar ātrā montējuma gredzenu tas efekts ir vēl precīzāks, un tur jau vairs nav varianti, ka tur varētu būt kaut kāda nobīde. Teiksim, mednieks, ja tumsā viņš noņem šo te uzliku, tad viņam ir ļoti jāuzmanās tieši uz horizontu. Šeit var redzēt, lai nav pa labi, pa kreisi, jo tas viss uzreiz atspoguļosies šāvienu precizitātē. Tā kā, un mazliet par monokļiem vēl stāstot, kad ir divas sērijas. Ir Cyclops sērija, kas jau ir tirgū jau vairākus gadus. Viņi ir ļoti populāri. Šeit mēs redzam, kas mums te ir. Mums te ir 25. izmērs, viens no populārākajiem veikalā. Cipars ir ap 1000 eiro, mazliet virs. Šeit ir 384. sensors iekšā. Akumulators ir iebūvēts. Darbības laiks būs kaut kādas 4-5 stundas. Pat ilgāk, Arī kā mednieks lieto, ir tādi, kas ieslēdz un viņš visu laiku iet. Ir, kas lieto miega režīmu. Ir, kas, kā saka, ieslēdz un aizmirst izslēgt. Var uzlikt timeri, ka viņš pats izslēdzās. Bet ir tā, ka reizēm mednieks sajauc miega režīmā, viņu ieliek, domā, ka viņš ir izslēdzis, bet aizbrauc mājās, kamera strādā un izslēdzās. Aizbrauc nākamreiz uz mežu, hops, slēdz iekšā un miega režīms izdarīs savu, nosēdinājis akumulātoru. Tādēļ ir baigi laba lieta, tas jau nav nekāds jaunums. Šeit ir C izēja, var uzreiz no powerbankas palaist. Es parasti ņemu powerbanku līdzās dēļ telefona. Tā ir pirmā ierīce, kas nosēžās. Un tad ļoti reti man palīdz vai nu tēmeklim vai monoklim uzlādēt to. Tā kā Un ļoti svarīgs moments ir arī milikelvina jūtība. Šeit ir 25 cipars. Tas nozīmē, ka viņa ir salīdzinoši jūtīga tieši uz temperatūru tajā brīdī, kad ārā ir migla, lietus, jo tā jūtība ir augstāka, jo tā kamera spēja vairāk izšķirt tieši tādā laikā, kad temperatūra ir vienmērīga. Izšķirt tās
uzbūvēt to attēlu maksimāli detalizētāk. Bet ir arī tātad jaunums, kas ir jaunā valda sērija, kur šie milikelvini ir 18. Tas cipars ir vēl, kā saka, augstāks, jo tas cipars ir zemāks, teorijā, jo tā jūtība ir augstāka. Tas nozīmē to, ka Han sērija ir jūtīgāka tieši uz sliktiem laika apstākļiem. Cyclops sērija ir ok, bet, jaunā valda sērija arī uzlabota kā tāda. Šeit ir tāds kursors, joysticks, kā to sauc. Te var piezūmēt ātri un pietuvināt, attālināt. Pogas arī īstenībā nav daudz. Kā jau medniekam visiem, tas viss jāiemācās mājās, jau uz tausta, lai nav tornī. Protams, neviens lukturīt nespiedīs un tur, kā saka, nespīdināsies. Tā kā tas ir ļoti ātri izdarāms. Un ir arī lāzera tālmērs šeit, šai gadījumā, šim te monokulāram. Lāzera tālmērs, jūs jau zinat, kas ir tālmērs, lāzernieks, tas, kas izmēra jebkuru objektu praktiski jebkurā normālā medniekam sasniedzamā attālumā. Teiksim, šeit konkrēti ir līdz 1000 metriem, bet, ātri uzmetot var uzreiz, tur mežmolu 500, ozols tik, protams, arī zvērs var izmērīt. Ļoti forši tas, kad monokulāros, kuros nav iebūvēts lāzera tālmērs, Termteks piedāvā saucamo intelektuālo vai intuitīvo tālmēru. Tā ir ļoti interesanta funkcija, to mēs vakarā arī vēlāk patestēsim, kad skatos laukā, ir vairāki zvēri, mežstūkas, brieži, un šis te intuitīvais tālmērs uzreiz sita attālumu katram zvēram atsevišķi. Tas ir ļoti interesanti, tas nav nevienam citam ražotājam, to es pilnīgi noteikti zinu, kad arī visparastākajam Cyclops sērijai ar 25 mm, teiksim, šeit mazākais, ir arī mazāks, 19 un pat 15 mm. Arī tiem būs iebūvēts šis te intuitīvais tālmērs. Tā ir ļoti interesanta funkcija, noteikti patestēsim. Domas dalās medniekiem, kurš tad ir labāks, vai tas intuitīvais, intelektuālais vai lāzernieks. Teiksim, lāzera tālmēri ir ļoti svarīgi, es domāju, ka tieši tēmēkļos, jo tas gala lēmums medniekam tomēr jau ir jāpieņem ar pašu tēmēklu. Monokulārs ir vairāk tāds kā palīgs, ātri uzmest, pastīties, kas notiek apkārt. Tā kā, un šitām vidāru sērijām, arī Aras sērijām, man patīk, ka tikko tu ieslēdz tēmēklu, momentā sāk strādāt tālmērs. Nav nekas jāspiež, protams, viņu var atslēgt, ja vēlās, bet nav nekas jāspiež, viņš uzreiz momentā pliež attālumu. Tā kā ļoti interesanti varianti. Teiksim tā, šeit ir lielie modeļi, kas ir ar maināmu lēcu. Pirmā brīdī varbūt to nevar redzēt. Tātad šeit ir 60 mm diametrs. Un šeit mēs varam pāriet no 20. izmēra uz 60. Ko tas dod? Tas dod to, ka, teiksim, medījums ir tuvā distancē, viņi ir vairāki, tad mēs pārējām uz 20. lēcu. Redzes leņķis uzreiz paplašinā. Jūs varat vieglāk pārvaldīt tuvumā, salīdzinoši tuvus objektus. Ja ir kaut kas tālāk, tad mēs griežam uz 60. lēcu, un uzreiz tas starta palielinājums arī uzreiz ir tuvāks, tas mērķis ir skaidrāk saskatāms, un viņš ir, teiksim, šaurākā leņķī, bet ļoti, maksimāli vairāk viņu var izpētīt. Tā kā tas ir ļoti interesants moments, un tas ir arī, protams, ne visiem modeļiem, tas ir augstākajai klasei ar 640 sensoru un arī ar 384. Tas pats arī vidāram. Šis ir viens no maniem favorītiem. Es visu laiku esmu medījis ar tubēm, bet pēdējā laikā sāku aizdomāties. Man ir vīvers liede, un šo es varu teorētiski piešaut šautuvē tur 10 minūšu laikā. Un es arī uz viņas aizdomājies, arī iebūvēts lāzera tālmērs. Un arī maināma lēca, tā kā vēlāk brauksim, patestēsim, kā tas viss izskatās dabā. Jums parādīt manā skatā kārtīgas mednieka binokļus, kas varētu būt ļoti interesanti. Jo, lai kāda nebūtu termālā tehnoloģija, nezinu kas, nekas nav labāks par klasisko optiku dienas laikā, krēslā. Tas ir, tur neviens nestrīdās, tas ir skaidrs. Tādēļ medniekam vienalga, ko viņš lieto, kādas termālās ierīces vai ko,
teiksim, dienas laikā krēslā kārtīgs ED klases binoklis ir neaizstājams manā skatā. Jo viens ir piefiksēt buku pļavā uz 500 metriem, otrs ir mēģināt saprast, kas viņam ir uz galvas vai nav. Vai tur ir kaut kāda žubura, vai sešinieks, vai divnieks, vai tādā veidā. Tādēļ es vienmēr lietoju tieši kur ir tas ED. Ko tas dod? Tas nozīmē, ka tie stikli ir maksimāli dzidrināti. Tātad tās ir zemes dispersijas stiklu prizmas. Tur vairs nav vienkārši stikliņš slānī, bet tev ir tāda pabieza stikla, kas ir maksimāli izpulēti. Un tad, kad tos binokļus ražo, viņiem ir tā, ka ir tām lēcām savas klases. Ja? Un viņus, kad ražo, viņus liek uz aparātiem un pulē tās lēcas. Un jo tas process ir garāks, jo tas binoklis paliek, tas stikls paliek vērtīgāks. Tātad ir BAK 7 lēcas, tās ir budžeta lēcas. Vidēji tās binoklis var maksāt kaut kādu 40 līdz 70 eiro. Tādēļ bieži vien cilvēks prasa, kāpēc vajag tādu. Tāpēc, kad tā dzidrība, kas ir caur tiem stikliem skatoties, ja, ir nesalīdzināma, pat to nevar tā nemaz. Ir jābrauc dabā, tas jāparāda medniekam, jo ne visi to uzreiz saprot, kāpēc binoklim jāmaksā 440 eiro. Tādēļ, ka tās lēcas ir maksimāli nopulētāks. Tas cikls, cik viņas ir pulētas, ir maksimāli garš. Tad, protams, ir arī dažādi pārklājumi, kas vēl uzlabo to attēlu kvalitāti, bet šai gadījumā man ir rokās 1042, ir arī versija 842, kas ir mednieka klasika. Arī tas pats medniekam viņš iet, viņam ir tik daudz to gadžetu līdz mūsdienu medniekam, ka viņš ir nokrāvies, un katrs jau gan arī vai grams ir, ne grams, bet jāskatās, ko tu tai somā liec iekšā. Tādēļ šis ir tāds klasisks variants, kas ir gan krēslā labs, viņš ir arī pietiekami kompakts, ir foršas siksniņas, neoprēni, kas neslīd pa kaklu. Un šito binokli es labprāt šokar ar kādu jums ietestētu un parādīt, kas ir ED klase, kāpēc viņš ir. Jo ir tā, ka viņš ir maksimāli izpulētāks un līdz ar to viņš laiž vairāk gaismu cauri. Viņš ir maksimāli dzidrs. Un tieši medniekam uz lieliem attālumiem, neiet runa par kaut kādiem 50, 100, 150 metriem, bet tieši uz lieliem attālumiem saskatīt sīkākās detaļas. Tad ED klase tieši to nodrošina. Tad ir tāds krēsls monstrs, kā es viņu saucu, 856 smags binoklis, 2 lēcas pa 56 mm. Jā, es viņu reāli jūtu kaklā, bet ticat man, tikko jūs viņu paņemsiet medību turnīru vakarā krēslā, tad, teiksim, ar aci jau vairs neredzat. Gan arī jau varētu jau sākt termomonokulāri lietot, bet atkal tas ir cits stāsts, lai piefiksētu, bet vēl aizvien, lai izpētītu objektu medījumu, teiksim, tieši vai dzīmums, vai ragi, ja, tad tas ir baigi svarīgi. Un tad šajā 56-niekā tas process ir visilgākais. Jo iestājās lēnām tumsa, cilvēks ar aci loģiski viņš vairs neredz, viņš redz varbūt kaut kādu siluetu, bet binoklis ar savu lielo lēcu, kā jau jebkura, teiksim, klasiskā dienas optika arī, kāpēc viņas ir vēl aizvien klasikas, jo viņi arī maksimāli vairāk savāc gaismu un transformē tieši uz acis radzeni, to gaismu nodod. Un sanāk, ka jūs redzat daudz ilgāk viņā. Tā kā šito arī mēs ietestēsim. Un trešais favorīts ir medniekiem, kam patīk mērīt attālumus, tad šeit ir iebūvēts lāzera tālmērs iekšā. Arī ļoti interesanta lieta. Protams, tas ir ciparā arī jūtams, jo šāds ED klases binoklis no Open Optics 842 klasiskais palielinājums maksā kaut kādi 1190 eiro. Teiksim, ko dod tas tālmērs? Protams, izmērat attālumu, bet līdz ar to binoklis paliek mazāk ergonomisks, manā skatā. Jo ir elektroniskā daļa, kas tev nedaudz, teiksim, ja mēs salīdzinām ar šo, kurā nav, viņš ir ērtāks varbūt vienā ziņā, teiksim, fokusēt attēlu, likt pie sejas. Bet tiem, kam patīk mērīt un kam tas ir ļoti svarīgs, ar citu, izmērīt to attālumu, tad šo to varēs izdarīt. Viņam arī, kas atšķirās no citiem binokļiem, ka viņam tas displejs ir ar lāzeru diodēm, tā kā sarkanā krāsā. Tas nozīmē, ka teiksim, jūs skatāties krēslā un, ja ir parastais ekrāns, parastais izgaismojums melnbaltais, to jau mednieks vairs neredz jau. Viņš saplūst ar tumsu. Šeit ir tās lāzera diodītes, kas ir sarkans un viņas ļoti labi arī krēslā var arī turpināt mērīt, skatīties attālumu. Tā kā noteikti ietestēsim tādā veidā. Tā kā
Tas laikam pagaidām viss. Paldies par izturību. Braucam testēt. Un ar tām termālajām ierīcēm ir tā, ka viens ir, ka tu stāsti cilvēkam, kad viņš ir veikalā, ir ok, visu pastāst, visu labi. Otrs ir, ka tu aizbrauc parāda dienā, turpat parāda viņam notestēt, kā tas viss izskatās. Un trešais ir, ka tu aizej un viņam pašam iedod rokās, un viņš pats notestē. Un viņš saprot, kura ierīce ir viņam piemērotāk, gan pēc budžeta, gan pēc kvalitātes, gan pēc ļoti daudz kritēriju. Katrs mednieks tomēr medī plus mīnus individuāli, kā viņš to saprot. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo ierīci, pareizam medību veidam. Es pat tā teiktu. Paskaties apkārt, cik daudz labības lauku. Un šie te visi labības lauki jāsargā no meža zvēru postījumiem. Protams, ka sava daļa arī tiek meža dzīvnieciņam, bet, medniekam tas uzdevums ir nosargāt šos labības laukus, lai tie netiek izbradāti, izēsti. Tā kā tas ir īstenībā milzīgs darbs visas sezonas garumā, par to uztraukties, rūpēties. Citādāk meža zvērs atnāks un noēdīs visu. Parasta dabiska pļava, blakām labības lauki, milzīgas platības, ar pļavām, ar pamežu. Es domāju, ka būs interesanti. Ko, kāpsim medību turni? Artur, sasēdiesim man? Bildes var dabūt ārā? Var. Bet, Es kaut ko nopilnēju par. Nezinu, tas ir tas lielais sensors. 640. Jā, tā ir tas, ko es teicu, ka liekas, ka viņš staigā pa asfaltu, nevis pa labības lauku. Smalks attēls. Atnācām Atnācām pie mašīnas, bija divi jauni briežu gulēni. Pavērojām, pastījāmies, rāgi spīd pa gabalu. Jā, tie smuki bija. Jo asins rita, kā saka, asins ragos auga. Tā kā vīri ievērtēja binokļus. Kāds jums bija binoklis līdzās? 842, ja? Tas mazais. Jā. Kāda iespēja? Attēls jau tik dzirders. Tas ir tas ED klases Katru moments, jā. Redzēt, Es kā pāriem kolēģiem ir kaut kas redzēts. Beidz palikuši ir, bet nāk mājā. Ko, tā lēnām beidzam? Ko? Piebrauksim vēl pie medniekiem, pavaicāsim kādu iespaidu. Un tad jau līdz nākamajai reizei, kā saka.